Forši dzīvot Rīgā, vai ne? Sevišķi vasarā. Vecpilsētā ar draugiem var pasēdēt kafejnīcā vai parkā. Ja kļūst par karstu, laid uz pludmali. Forši. Bet varētu būt vēl foršāk. Varētu būt vieglāk jauniem cilvēkiem atrast darbu. Māsas cīcim dabūt vietu bērnu dārzā, vieglāk braukt pilsētā ar riteni, pagalmos varētu būt soliņi, kur Romei pasēdēt un celiņi bez bedrēm. Tieši šovasar, tieši tu vari rīkoties, lai Rīga kļūtu foršāka. 3. jūnijā ir vēlēšanas. Izraudzīsim pašvaldību vadību nākamajiem 4 gadiem. Rīgā jautājums ir viens. Nils. Par vai pret? Nils Ušakovs jau 8 gadus Rīgas mērs. Tagad viņš saskaņas sarakstā kandidē 3. reizi. Kāpēc cilvēkiem patīk Ušakovs? Daudzi no viņa saņēmuši brīvbiļetes braukšanai sabiedriskajā transportā. Tagad puse brauc par velti. Ir iekārtots parks Lucavas salā. Dome 18. novembrī un 4. maijā rīko krāšņu uguņošanu Daugavmalā. Kāpēc daudziem Ušakovs nepatīk? Viņš 9. māju svin pie Uzvaras pieminekļa. Ja tu nebrauc par brīvu, tad sabiedriskais transports kļūs 2 reizes dārgāks. Bet galvenais – nepārtrauktie skandāli. Korupcija Rīgas centrāltirgū, fiktīvi darbinieki Rīgas nama pārvaldniekā, 400 000 izšķiešana par mistisku nanoūdeni Rīgas satiksmē, Baronielas nebeidzamais dārgais remonts, par kuru pat ierosinās krimināla process. Iedomājies, cik daudz foršāka būtu Rīga, ja visus miljonus izmantotu pilsētnieku labā, nevis izšķērdētu vai nozagtu. Tāpēc citas partijas sauc nost ar Nilu. Te vēlētājiem ir ko izvēlēties. Ir valdības partijas. No Zaļo un Zemnieku savienības kandidē bijušais prezidents Andris Bērziņš. Viņš sola reizi gadā visiem pensionāriem piešķirt 50 eiro. Vienotība liek uz jaunajiem. Tās mēra kandidāts Vilnis Ķirsis cīnīšoties par investīcijām un būvēs īres dzīvokļus jaunajām ģimenēm. Nacionālās apvienības sarakstu jau 2. reizi vada bijusī ministre Baiba Broka. Viņa grib stiprināt latviešu valodu Rīgā un pāriet uz izglītību latviešu valodā. Ir arī jauni spēki. Mārtiņš Bondars no Reģiona apvienības ir gatavs atstāt Saimu, lai pretendētu uz Rīgas mēra amatu un sola ieguldīt 50 miljonus ceļu sakārtošanā. Latvijas slavenākā korupcijas apkarotāja Juta Strīķe ir līdere jaunās konservatīvās partijas sarakstā. Viņa sola izskaust zakšanu un paplašināt sociālo atbalstu masturīgajiem. Vārdu sakot, kandidāti ir katrai gaumē, bet visi saka jāgāž Nils. Vai tu viņiem piekrīti, vai arī tev šķiet labi tāpat? Vienādi vai otrādi, 3. jūnijas ir iespēja konkrēti pateikt, ko tu domā. Tāpēc izvēlies un ej vēlēt.